Pareizi. Tev iedungā kaut kas. Līgo, jā. Kā man garšo alus? Jā, kā man garšo alus. Jā. Es ceru, ka izrādi. Man jāliek cauri. Nē, tu paskat malā. Aini, ko? Sveiks, meitenes! Sveikas, meitenes! Ko tu tik sērīgs pašā svētku vakarā? Nu, ko tad priecāties? Šovakar kaimiņu pagastā liela balle ar koncertu, dejām un lielu jautrību, bet mums saimniece stingri noliedz uz turieni doties. Būs jau vien te pat jālīgo. Kas tad ir pat vainas? Es reku esmu atbildīgais par alus pagrabu krājumiem. Ja tā labi padomā par jautrību, taču nebūs ko raizēties. Jautrība, bet tur īsta koncertu no pašas Rīgas spēlēs. Un mūzika arī būs tā pati populārākā un jaunākā. Bet ko tam mēs te ar tautas dziesmām vien niekosimies Jāņas Sentēvu garā? Nu, šeit reku iet, notestējiet manu alu. Laba manta, pašiem taisīta, nesvešiem domāta. Nu, labāk jau nē. Ja saimniece manīs, vispār liks iet mums gulēt. No. Par ko tad nē? Vai mēs sliktāks par tiem lielajiem? Mums arī kāda deva jautrības pienāktos. Nu, jau tu tā saki, tad dod to alu šurp. Kas mums traucēja pašiem savus līgo noorganizēt? Raujam tik vaļā! Tagad būs tas atdzies. Tā kā mēs mēs tā lēnām taču neuziesim, mēs kaut ko ceļamies augstā, un tad jūs sāk tiesas Kanādā. Vai tā ir taisna lieta, ka jāgrib man ir tā, kas jāmas rokas vieta, tad jāvakarā. Ir tās rokas vieta, pat jāvakarā. Man meita proti vīna, teicās liela būka, liela nav to zina. Jo morādu jo, ka liela nav to zina, jo morādu jo. Kaut kas tā, kāda tur bija, es nesapratu. Tā jau nebūs tas.